That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. Nu, re. Mums jautrības beidzās uz ceļa. Kā saka, brauciet lēnām un prātīgi, lai jūs neaptur policiju, tā ko to tikko izdarīja ar mūsu lielisko čomu Žeņu. Mēs turpinām braukt, bet nu Žeņa skaidrojas tagad, kas tur bija, kāpēc tik ātri un tā tālāk. Tā kā labais! Tur jāpasaka ar policiju, Tomkolis, liels paldies, brīdinājums. Brīdinājumu izrakstīt tev tikai? Jā, paldies labiem policijas Tomkoļiem. Jā, policisti bija līmenī šodien noķēra divus. Vienu pareizāk negantnieku, otrs izspruka. Tu laikā man apzini. Tā kā paldies tev, jā. Tiek sakarīgs. Kur lidojam makšķirēt. Nu jā, bet tā cenā. Un šodien raidījums jāfilmē beigas steidzamies. Rīta copikā vēl. Un te piedāvāt braukt līdzi, varbūt viņš te varēja Balkagūnīm aizvest līdz ezeram. Uz šurnu brauc, tas ne uz slepeno, uz ezeru. Uz kurēju. Neteikšu, palaid vaļā, pateikšu. Zēju. Selfiju savēju. Viņam uz grūtē. No viedi? Jā, es labi. Dokumentus. Labi. Reāli, viņam bija kamera un tikā, nu, es redzēju pats savu seju. Jā. Jā. Pasmaidīji? Jā. Māmos, sveicieni! Paprast, lai viņš tev video atsūta. Uzrakst viņu. Man priekš raidījuma vajag. Reku, čau! Čau, Žeņa! Vajag otrā pusē braukt, tur, man liekas, kad ir iebraukt to, nobraukt to. Šitad var iegriezties ar laivu iekšā, ja tu māki. Labdien! Esam beidzot klāt, bet nav kur nolaisties. Aizbraucam otrā pusē ezeram, tur ir laiva piestāde. Jā. Tā. Tu tur biji tajā pusē? Nē, tur mēs aizbraucam, jā, tur nav kur darīt. Labi, kaut kur apgriežamies, laižam, meklējam. Nu, apgriezies kaut kur, jā? Jā, nedaudz, kas saka, aizrāvos ar ātrumu, bet nebija daudz, jā. 140. Nē. Bija bišķiņi vairāk nekā atļauts. Tā kā paldies policistiem, apturēja, paskaidroja, pabrīdināja. Viss kārtībā, tā kā nepārkāpjam ātrumu. Paldies! Motors nav darbināts gadus 4. Tagad ir lielākā intriga, vai viņš iedarbosies vai neiedarbosies. Iedarbosies vai neiedarbosies. Lielākā intriga. Sajūta, ka nav degvielas padeva. Postamā būs. Būs. To 10. reizi saka. Galvas, tas tikmēr ieiet papeldēt, ja?
O, cik labi. Tagad uzfilmē Andeni. Jā, ka tev būs jāpieliecās, lai lielāks ātrums. No? 3, 2, 1, aiziet! Lašāra! Nav godīgi. Pilnīgi ķomka. Mēs esam šodien Latgalē. Latgalē mēs esam. Un mēs šodien ķersim kaut kādā mistiskā ezerā. Informācija bija, ka šajā ezerā esot kaut kādas līdekļas. Un mums pilnīgi nav jausmas, ko mēs šodien noķersim. Tā kā redzējām, ka ūdens ir samērā silts. Policija jau mums apturēja, to mēs redzējām. Tagad atliek tikai noķert kādu līdekļu. Tā kā šodien strādāsim ar džerkiem un nedaudz ar mušu. Es nezinu, ko Žeņa. Žeņa strādās ar savu metrīgo. Kas tas tāds ir tev? Mēpa pakaļdarinājums strādās šodien, jo viņš ir tā kā... Jūs redzēsiet, kā viņš noķēra 1,2 centimetri līdekļu pagājušajā nedēļā, kur mēs arī bijām, mēģinājām ķert līdekļus, bet nesanāca. Un šodien mēs esam pilnīgi random, pilnīgi citā vietā, tā kā skatīsimies, kā mums veiksies. Ķersim visi 3. Un mērķis zivs ir līdekļi šodien, tā kā laižam. Saka, iesim no krasta šodien, baigi aizdaudz, vispār ūdeni neredz. Paņemsim vārdu. Brauksim tāpat kā no turienes, brauksim tur. Mašīna mums ir ar Kvantu Latviju. Ūdens ir nokrities. Un mēs, kur mēs braucam? Es nezinu, jābrauc kaut kur, ne? Bet šī jau ir Saklo ezera laiva, tā kā mums, es domāju, ka problēmas nebūs ar to, ka zemes ūdeni. Cerams, ka līdekām nebūs ar to problēmas. Pirmais, kur mēs piestāsim pie tiem pālīšiem. Labi, ka tevi šofers Žeņš šodien līdzi. Žeņa māk, viņš jau vietējais rotatorists. Apeld uz manu pusi. Redzējies, ko? Yeah. Arī zampā var izvilkt ziņu. Paskatieties, kas pa monstru. Es neskatīšos, man bail no monstriem. Halloween monstrs tas ir. Jeez! Kāda viņai zoba. Abi. Es arī gribu tādu līdeku noķert. Tev ir mēriņš? Ir. Parādi. Paskaties. Es arī gribu metru! Ej, tu nost. Bišķi vairāk ir, klausies, tev 1,2 m. Stabils 1,2 m, jā. Nu, malacis, es jau neticēju tev vairāk. Paldies Normunda dīķim. Uz rotiņu. Melns ar oranžu.
Es viņu redzēju. Tā. Labi. Paldies Normunda Dīķim. Kā saka, lielām līdekām ir jādzīvo. Tik maza līdeki metrs, ja? Es tā. Čempions! Kā jums iet? Tā, 10 laivā, 10 palaidām. Ideāli. Tas bija citā. Es pagaidām pat piesitienu neesmu redzējis. Anna, kā mums iet? Mums iet ļoti smagi. Mistiskais ezers mums neko nav iedevis vēl šobrīd. Pāris copītes ir bijušas, bet gaidam, kad atvērs mutītes, lai mēs varam kādu līdeciņu noķert. Un tagad es paņēmu no Jāņa džigrigu. Džigrigu paņēmu asarīšu, mēģināšu noķert. Varbūt asarīts kāds būs. Ja jau atradīsim asarīšu, tad attiecīgi, domāju, arī būs līdeciņi. Tā kā mums visa diena vēl. Laiks mainīgs. Liekas, ka ziemelis pūš ritīgi brīžiem augsts. Un tad mums tas ezers ir cik garš. Tā kā šobrīd esam saklējā galā. Un tad lēnā garā iesim gar niedrēm. Un tad brauksim apakaļ un atkal gar niedrēm. Un tad jau mums būs salasīta dienas norma, es domāju. Tā kā, un tad jau jūs arī redzēsiet, ko mēs esam noķēruši. Tā kā. Nu tā. Pagaidām bezcerīgi, bet zīves būs. Ēdam pusdienas un brokastis. Paldies Jānim. Viņš ir labs pavārs. Brokastīs tev bija hotdogs, ko tu muldi. Mani brokastis un pusdienas. Un baltmaize. Līdeks arī iet? Nē, šodien līdeks neēd. Vismaz pagaidām. Bet parasti tā, ka paēd un tad sāk ķerties dažiem. To mēs redzēsim šodien. Žeņam ir atkal. Žeņ noķēra līdek, mēs jau nemākam. Principā slāpa līdek, jo. Paskatīsimies, ko viņš izjūg. Viņš meta milzīgi tādu kaut kluci. Beigās pieķērās. Tāds sitiens bija smuks. Šitā te. Klausties, cik smuka Latgales līdeka. Ej, tu nost un pilns puncis. Skaisti vilki. Ui! Nu, maladec. Tā, pasauc veco mammu. Vai vismaz mazbērnus. Nesaka policija neko. Viņš tāds vairāk peldošs, es teiktu tā. Viņš mēģina nogrimt, bet viņš tā diezgan augstu iet. Diezgan smaga tāda spēle, bet interesanti. Un es apstājos šeit, es domāju, ka pie laipas gan jau cilvēki cer kaut kādas baltās zivis, ka jābūt te līdekai. Un viņa bija tieši netālu no niedrītēm, bet beidzot skaisti. Man liekas, tas ir kaut kāds Lucky Jones, jā. Man Dāvis uzdāvināja viņu. Paldies, Dāvi, par labo mānekli. Divas pirkstas es viņam parādīju. Malacis! Es teicu, kā var šādi neķerties. Trešo reizi jau es braucu un vienkārši neķerās. Nu nav, nu. Pilnīgi dusmas. Apsolītās. Dari, ko gribi un vienkārši viss klusums. Maini, ko gribi, met kā gribi. Nedzi pat sāk pīties. Ko darīt, ko? Kādas ir jūsu domas? Man vairs ideja nav. Zivju šeit nav. Ir, bet neķerās, es teikšu tā droši. Ja pat Žeņa tikai vienu līdeku visu dienu noķer, tad jau kaut kas notiek ne uz labu.
Nu, bet toties šodien dabūnu kārtīgi pastrādāt ar multiplikatoriem. Komentāri? Jā, nu ir forši, nu nav nevainas patiesībā. Sākumā ar to bomīti, ko Jānis man iedeva, kas bija domāts smagākiem mānekļiem, ar to man nevisai labi patika, bet šis te komplektiņš, kas maksāja, man liekas, tā, tas kārtiņš 35 eiro un spolīti, tur ap 100 kaut ko tur bija, tad es teiktu, ka ģeniāli. Tā kā, ja gribās pamēģināt multiplikatoru, šis te kārtiņš ir tiešām apbrīnojams. Pat tādām izmaksām, nu neko labāk, man liekas, ka pagaidām dabūt nevar. Tā kā, nu ir štēle patiesībā. Ir tā doma tāda, ka tev visu laiku, principā, strādā tikai viena roka, un ar otru roku tikai tin. Es uzliku oranžu vārdu, pareizāk Jānis man iedeva. Jānis jau zina, ko dod. Parād cilvēkiem. Dziet, kāda vardīte. Teici 2 metieni, ja? 2 metieni un būs zivs. Varam ātri pārbaudīt teoriju. Aiziet. Un otrs metiens. Un otrs metiens. Nebija gan 2 metieni, un tagad ir otrs metiens. Tagad gribās galvu. Kas tas tā? Galvenais, ka ir attaisīts. Saprati, jā. Ap galu ir apcinies. Ņem to kādu apakaļ. Nav kāķis, vienvēlas no cauka. Nu ko, Līda, ka tikko parādīja vidējo pirksa vai spuru, nezinu kā pateikt, vai ne? Deciņu gaida. Jevgeņie kungs, kāds jums noskaņojums? Ideāli. Skaļāk! Ideāli! Melo. Man būtu prieks, ja jūs arī noķertu kādu zivi. Melo akal. Pamācīšu. Paņemam šī tādu raķeti. Pašam bail. Viņš arī norāva džerku ejošo savu vienīgo. Parastais latvietis. Citam, nē, kā bija, cits latvietim saldais ēdiens kaut kā tam līdzīgi bija, ja? Nu forši, nu. Approximately 10 hours later. Drausmīgi. Paliek augsts, zivis turpina neķerties. Nu, pilnīgi necupis diena. Nu, tā kā mēs, nu, nezinu, ko tagad darīt. Jāmet miers un jābrauc mājās, tā izskatās, bet kaut kā fortūna mums visu laiku uzgriež muguru. Šī ir 3. reize jau, ka mēģinam noķert līdaku. Bet kaut kā stipri nesanāk. Katru reizi esam bijuši savās citās ūdens tilpnēs, bet diezgan smagi. Smagi. Es nezinu, kā ir citiem iet sociālos tīklos. Baigi nesakoju līdzi līdaku paradumiem, bet es domāju, ka noteikti kāds kaut ko ķer. Bet šonedēļ un pagājušā nedēļa mums nav nekas izdevies. Tā kā mēs varam tikai pasmieties šobrīd, jo tiešām zīvis mūs ignorē. Varbūt kādam ir kāds ieteikums, ko mēs varam darīt labāk, kur mums aizbraukt, lai noķertu lielo līdaku. Der arī nelielā. Jo ja pat mazās neķerās, kas šodien vispār ir fenomenāli, tad es nezinu. Tad īsti nav pat man ko nokomentēt vairāk. Nu, tā kā tā, bēdīgi. Mēs vēl pacīnīsimies pēdējās minūtes, bet es domāju, ka nekas arī vairāk nebūs. Tā kā esam nocīnījušies no 9 līdz 5 gandrīz. Esam nobraukuši tuvu 300 km vienā virzienā, kas jau ir apsveicami, tā kā tā.
Ir! Norāvās! Ko es varu pateikt? Ļoti reta reize, kad visas dienas laikā nav bijis pilnīgi neviens piesitiens. Un ko? Taisam pēdējo metienu un dodamies mājās. Pareizāk uz krastu un tad jau kopā ar Žeņu apspriedīsim, kā tad mums īsti gāja vai pareizāk sakot negāja. Tā kā pēdējais metiens un varam likt punktu. Mums šobrīd ir zebras melnā strīpa. Man ir baltā strīpa. Viņam ir melnā, man ir baltā, nākamā būs melnā. Tā kā viss ir labi, galvenais braukt makšķerēt, atpūsties, tā kā mēs atpūšamies tā dabā. Jā, viss čil. Elpojam svaigu gaisu, ķeram zīvis un nepadodamies. Kurš ķer, kurš makšķerē. Tā kā mums šorīt bija derības, tas, kurš nenoķer zivi, pumpējās 10 reizes. Es noķēru zivi, es nepumpēšos, tā kā kungi lūdzu, demonstrējam. No, skaiti, saimnieki! 1, zemāk, 2, 3, zemāk, 4, 5, 6, 7, zemāk, jautrāk, ar smaidu, 8, 9 un 10 līdz galam. Malači. Malači.